šo laiku domāju par dzīvi un cilvēkiem, domāju to domu, kuru tūkstoši jau domājuši. Bet varbūt iznākums ir tik vienkārši un taisni tamdēļ tik grūti to atrast, bet varbūt to nemaz nevar atrast. Varbūt cilvēki tamdēļ tik dzīvo, lai meklētu dzīves jēgu un varbūt to redz pēdējā brīdī. Daudziem tā nemaz nav vajadzīga. Tik dzīvo no dienas uz dienu kā tauriņi un puķis. Ak, es nesākšu tos visus pieminēt. Dzīves jēgu meklē nedaudz tie, kas nevar dzīvot pārējo dzīvi, un tie, kas redz dzīves tukšumu. Jāsaprot, tas postmodernais, konteksts, tas diskurss. Patiesībā mūsdienās kaut ko nodefinēt kā jābūtību ir ārkārtīgi problemātiski un pat bīstami. Politiskā līmenī tas ir politiski bīstami. Bet man jau liekas, ka tā pasaule tomēr griezīsies atpakaļ. Tādēļ, ka bez ideāliem un bez jābūtības pasaules ēkas sabrūk. Nevar jau nekas pastāvēt bez pēc kaut kā. Ja mēs skatāmies šo izglītības kontekstu, tad nenodefinējot kaut kādu filozofisko kopumu, nav iespējams vispār kaut ko mācīt. Tas ir haoss. Bet es domāju, ka tas ir tāpēc arī šis haoss ir radies. Tieši tāpēc šis haoss ir radies. Ka vispār tajā domas kontekstā tu nevari nodefinēt kaut kādu ideālu. Tāpēc, ka ideāli nav. Tāpēc, ka viss ir relatīvs. Tu paskaties no vienas puses, vienam ir tāds ideāls, no otras puses tāds, un viss ir absolūtā relativitāte. Un tad es šodien to domāju, bet ko tu vari mācīt? Izglītība nemaz nevar būt bez ideāla. Tev ir jābūt kaut kādam ideālam modelim, vismaz par to, tīri elementāri, kā cilvēkbērnam ir jāuzvedās. Un tas ir kaut kāds ideālais modelis. Izglītībā viss ir aizgājis tik tālu, ka bez šīs nodefinēšanas nekur neko nevar pagriezt. Viss plūst tur, kur viņš plūst. Tāpēc nav nekādu robežu. Skolotājs īsti nesaprot, kā uzvesties stundā, jo viņš saprot, kā pa vecam nav pareizi, pa jaunam viņam iekšēji sajūt, ka tas priekš viņa nav pareizi. Ja? Tad vēlreiz jābūtība un cilvēka tēls latviskajā kontekstā. Vai to var nodefinēt? Un ja mēs to nodefinējam, tad ko mēs ar to iegūstam un ko mēs zaudējam? Pirmām kārtām man šķiet, ka latviskā tā pašapziņa, latviskā dzīves izjūta drīzāk ir kantiāniska nekā kristīga. Tādā nozīmē, ka cilvēka tēls, viņiem kristietībā, viņš ir kaut kas zemāks, mazāks, ārpus stāvošā priekšā. Bet tai Kanta apgaismības laika filozofija, un tāpēc man liekas, ka Latvijā tā apgaismības laika filozofija tomēr tik viegli un dabiski iegāja kultūra vidē, ka mēs jau viena paudze, ļoti nezgan vairākas paudzes jau tā vienkārši ir elpojuši un domājuši. Un Kantam tas absolūtais, tā pārliecība, ka cilvēks ir spēcīga, paši noteikti spējīga būtne. Un ka cilvēkam ir vienmēr jābūt tā veselīgai pašapziņai. Un tas, man liekas, ir viens no stūrakmeņiem, kas ir tas, ko es saucu par latvisko dzīvesziņu. Bet tikpat labi, tā ir cilvēciskā. Tas ir priekšstats par cilvēku, kāds latviešiem ir, manuprāt. Viņš ir cieņpilns pret sevi un cieņpilns pret citiem. Viņš ir lepns. Un līdz ar to, tad, ja mēs sākam būvēt no tādiem pužļa gabaliņiem to jābūtību, kas tad ir tā latviskā jābūtība, tad viens no pužļa gabaliņiem ir cieņa, cilvēciska cieņa un veselīga pašapziņa sevi un pret citiem. Man liekas, ka tā ir tāda svarīga lieta. Un kā ir attiecības ar augstāko, ar Dievu, ar dabu? Un ar Dievu un dabu, tā ir, man liekas, tā otra lieta. Ir tas veido šo jābūtību. Tas veido šo jābūtību. Tas ir tas jūtīgums. Manā uztverē tas ir tas jūtīgums. Tā spēja redzēt, tā redzēšanas spēja.
ka Ietiņa mīlēja vienmēr teikt, ai tēva zemī tavu jaukumu un smildziņu ziedēja sidraba ziedē. Un šobrīd pret šo jūtīgu un faktiski skolās bērnos ir jau riebums, un arī skolotājos ir riebums. Smildziņa ziedēja. Bet tas nav riebums pret jūtīgumu, tas ir riebums pret sentimentalitāti. Jā. Bet tādā pārprastā nozīmē, pret izlikšanos. Jo man liekas, ka bija viens tāds, man ir tāds, ka padomu, varbūt tas nav ne padomu laika iespaidā, bet ka cilvēki nevis dzīvo, bet izliekās. Ka tās sievas, varēja deklamēt tautas dziesmas, ja, nemaz nesaprotot, kas tas ir. Izliekoties. Man liekas, ka riebums bērnā ir pret neīstu. Un tad redz, otrs pužļa gabaliņš, ko es pieliktu, tā ir patiesība, un aiziet īstums. Nevis izlikšanās, bet īstums. Īstums, ko varētu teikt dabiskums. Dabiskums, jā. Nesamākslotība. Bet, jā, un ne tikai nesamākslotība, bet tieši tā... Tas, kas jau ir ļoti bieži lietotais, tas šeit un tagad princips. No tāda viedokļa skatoties, ja, mēs, teiksim, visi nopūlamies, nodefinējam pasaules uzskatu, nodefinējam jābūtību, nodefinējam, kāds varētu būt ideālais latvietis. Un tagad šo modeli mēģinām piedāvāt šim skolotājiem, lai viņš viņā iejūtās, tad te ir jautājums, kā viņš var iejusties. Vai viņš var iejusties, vai viņš būs dabisks, vai viņš būs īsts ar šo modeli. Vai viņš viņu pieņems kā savu ikdienas sastāvdaļu. Bet man liekas, ka ļoti labs veids, gan strādājot ar tiem topošiem pedagogiem, gan strādājot arī ar bērniem, ir mēģināt konstruēt. Tas ir tās tehnokrātisks vārds, bet viņu lieto. Klasē uz vietas, nodarbību laikā. Kas ir latvietis? Mēģināt, ka jābūtība ir tas, mēģināt nodefinēt. Vai tu vari pašu jābūtību nodefinēt? Kas ir jābūtība? Tieši tas jēdziens, ja bija tajā latviskam kontekstā. Jā, un arī latviskam kontekstā. Jābūtība, vienkāršojot, ir tas, kādam vajadzētu būt man un pasaulē, tā ideālajā variantā. Bet ideālā varianta nav dzīvē, viņa nevar realizēt. Tāpēc jau viņa ir jābūtība, tāpēc viņa ir pēc kā tiekties. Bet vai te nevar būt arī tas strīds, ka jābūtība ir ļoti relatīva, katrs to uzstāda pēc savas pieredzes, sapratnes, saviem ideāliem gal galā cenšanās, un tad ar ko tā, lai mēs ejam uz to skolu? Tieši tā jau arī ir. Tas ir tas postmodernisma konteksts, ka katram ir savs pužļa gabaliņš, savas izšķaidītā pasaule, un katrs mēs esam tiesīgs dzīvot ar savu jābūtību. Jā, viss kārtībā. Protams, jā. 21. gadsimta un postmodernismu kontekstā tas noteikti tā arī ir. Runa ir par to, vai mēs drīkstam 21. gadsimtā Latvijā šobrīd mēģināt nodefinēt jābūtību. Vai mums ir tik daudz drosmes, tik daudz spēka, tik daudz prāta to izdarīt. Un vēl jautājums, vai to vajag? Vai tam ir laiks, vai tas nav bīstami politiski? Un man šķiet, ka mēs pēc gadiem aizvien vairāk to redzēsim, ka šīs globalizācijas kontekstā katra valsts aizvien vairāk cenšas nodefinēt savu ideju. Man liekas, ka politkorektāk būtu tā, ka mēs nelietot vārdu latviskums, ideālais Latvijas, bet cilvēks. Kādu tu gribētu satikt cilvēku? Tā cilvēka jābūt. Kādai viņai jābūt. Un tas, kādam ir jābūt grieķim, kā cilvēkam, grieķu prāt noteikti ir savādāk nekā kādam ir jābūt latvietim. Un līdz ar to tai kontekstā viņš ir gan tā kā Eiropā pieņemams, jo kādam ir jābūt tam cilvēkam, konstruējot. Tāpēc ir,
Man liekas, ka viņi var tā skaisti un tīri teorētiski iepīt tai saucamajā femīnās ētikas kontekstā, komunitārisma ētikas kontekstā. Un tajā ir tā dimensija, viņa Emanuela Levinasa, lēšu izcelsmes francūža, ja? Par to jūtīgumu. Jo par to jau sāk aizvien runāt. Ka tev ir nevis nemitīgi jārēķinās ar savu ego, ar savām iegribām un vajadzībām, kuras patiesībā Rietumē Eiropā ir viens no svarīgākām cilvēku veidojošajām lietām, tas viņa ego. Bet ka tev jāsāk izkāpt no sevis ārā, paskatīties no apkārt. Un varbūt, ka tas ir viens no principiem, kā mēs to cilvēku varam, kā jābūtību definēt. Te ir problēma uzreiz rodās ar kā es redzu, ja mēs esam tendēti uz šo etniskā, faktiski tādu reanimēšanu savādākā sapratnē, mūsdienu cilvēku sapratnē, tad, lai nodefinētu valstiskā līmenī šo ideālu, uzreiz kristietis nāks un teiks vienu lietu, un krievs teiks citu lietu. Un vai te ir iespējama vispār kaut kāda vienošanās? Es domāju, ka ir, tāpēc, ka ir cilvēciskā kontekstā noteikti ir. Ja jābūtība ir nevis ideālais latvietis, bet bet cilvēks, cilvēcīgs cilvēks. Un patiesībā arī tie krievi, kas dzīvo Latvijā, viņi jau nav Krievijas krievi. Viņi jau ir atšķirīgi, to visi saka. Tas nozīmē, ka viņi kaut kādā veidā ir iesūkuši to, ko mēs nemākam nodefinēt, bet ko sauc par latvisko mentalitāti. Ja mēs tuvojamies šīs jābūtības definēšanai, kādas būtu tās galvenās sfēras, kategorijas, kam vajadzētu ietilpt šajā jābūtībā? Tie būtu trīs galvenās sfēras. Rīcība, vērtības, attieksme. Rīcība, vērtības un attieksme. Nav maz tik slikti. Ja patiesībā pareizi jau mēs esam uz pareizā ceļa. Jo nemitīgi politiskā līmenī taču runā par to, ka Latvijā nav nekāda mērķa, nav nekāda, uz ko iet, nav virzības, nav ideoloģijas. Bet kāpēc viņas nav? Tāpēc, ka viņas jau nav skolā. Cilvēki, kas šobrīd ir pie varas, viņi ir citā ideoloģijā auguši. Un viņi tak zina, ka tā nav, ne šī brīža ideoloģija, bet jau nezinu, kāda ir cita. Kāda tā vēl ir. Ideoloģijas vispār kā vārdi taču ir bailes. Ja ne? Bet tas, ka tas ir iekšēja prasība, arī politiskā kontekstā, tas ir skaidrs, to mēs visu laiku dzirdam. Tad par šo vārdu ideoloģiju, kā mēs varētu tieši šo terminu risināt šā brīža politiskajā kontekstā? Jā, jo ideoloģija nav labs vārds. Jā. Tas asociējas ar kaut ko, kas ir vara. Tas ir varas diskurss, ja? Kurā tev neļauj domāt savādāk, tev ir jādomā kaut kā tā. Uzspiest. Viss ir caur cenzūru, lai nodefinētu šo latvisko pasaules uzskatu, jeb šo Latvijā dzīvojošā cilvēka jābūtību, un pēc tam viņu ieviestu izglītībā. Un vienalga tad būs nepieciešama kaut kāda cenzūra, kādas tu grāmatas izdod, kādas tu dziesmas māci, kādas tu programmas sastādi un tā tālāk, jo bez tā nav iespējams mainīt. Bez tā nevar veidot jābūtību. Viņš nevar, tā kā šobrīd tas ir atļaut domājot, ko gribat, bet tas 14, 13, 15, 16 gadīgais bērns, viņam nav vēl izveidojies nekāds rāmis, nekāda prizma, nekāda paradigma, caur kuru skatīties, un viņš nevar nekā novērtēt, viņam nav vērtību sistēma. Ir tomēr jābūt ideāliem, jaunatnei. Ir jābūt. Un tos tad arī kaut kādā veidā tad nosaka. Cenzūra vārds nepatīk, ideoloģija nepatīk, par ideāliem globalizācijā un šis multikulturālisms smīkņā un slauka nost, taču lielās nācijas būtībā tā klusībā šo ideoloģiju piekopja. Francija, Amerika.
Un tā ideoloģija ir kāda? Tas ir virzība uz ekonomisko izdevīgumu. Nu, jā, tas ir tik. Tas ir uz ekonomisko stiprību. Uz ekonomisko stiprību. Bet mums nav ne ideālo mērķu, ne ekonomisko mērķu mūsu valstī. Mainās varas pēc vēlēšanām un ir citi ekonomiskie mērķi. Nu, tas pieņemsim, kas ir Ulmaņa, pirmā Ulmaņa laika panākums, jo viņam bija skaidrs ideāls. Kāda šī zeme būs? Ja? Lauksaimniecība, stipra lauksaimniecības zeme. Piena rūpniecības. Ja? Un ja tev ir skaidri nodefinēts, tev jau ir vieglāk iet. Nu, patiesībā, redzi, ir jābūt kādam šai valstī tik drosmīgam un jāmēģina sākt runāt par ideāliem, kas nav moderni. Nav moderni. Bet tas, acīm redzot, ir jāprot tik veikli izrunāt, lai tas izklausītos mūsdienīgi, moderni, bet lai arī spētu argumentēt, ka bez tā jau šī ne pasaule, ne valsts, ne tauta. Te ir viens jautājums, ka tieši no pedagoģiskā viedokļa nav iespējams bērniem mācīt vērtības. Viņiem viņas ir jāmāca caur atkal attieksmi, rīcību un tēlu. Tieši tā. Jā. Un kāds tēls? Ja? Te ir tā problēma, ka kristiešiem ir sava tēlu sistēma, un šī latviskā tēlu sistēma ir ar citu garšu un citu sajūtu. Man liekas, ka to vienkārši gudri varētu iepludināt. Ābecītē, piemēram. Ja? Noteikti. To neuzsverot par prioritāti, ka, teiksim, izglītība ar tradicionālas kultūras prioritāti vai kaut kā, ja? Bet izglītība ar vērtību orientāciju uz cilvēciskām vērtībām. Un mēs esam vienkārši Latvijā, tā latviešu folklora, ko mēs liekam iekšā abecītēs un vēl kaut ko. Jā. Tāpatība, ja Rainis teica tāpatība. Jābūtība, tāpatība, latviskā vai valstiskā vai cilvēciskā tāpatība, jābūtība. Tiešām šādi. Valstiskā līmenī tajā stratēģijā, jā, uz 30. gadu ir definēts, kad veidot nacionālo identitāti, un tāpēc tam atsevišķi dokumenti par to, bet nav definēts, kāda ir šī nacionālā identitāte, kāda tad būs šī tāpatība, jāpatība, cilvēki. To patiesībā mēs redzam caur mācību grāmatiņām, ja? To mēs varam caur to saprast, kas tas ir, kāda viņa ir. Acīm redzot arī šī laika likumu sastādītāji bija tik gudri, ka saprata, ka nevar jau tās striktās robežas jau ieviest. Ja? Par to, kas tad ir latvisks. Jā. Tikai aiziet jau tas diezgan tālu. Līdz ziloņiem, žirafēm un līdz tādām lietām, kas galīgi, kas ir neīstas, nepatiesas, nepiedarošas. Viņas ir nepatiesas, tāpēc, ka viņas te nav. Viņas te nav, jā. Tāpēc zilonis nekādīgi ABC nevar būt, tāpēc, ka viņa nav. Viņš ir kaut kāds virtuāls tēls. Tāpēc ABC nevar būt nekāds teletubijs vai vēl kaut kāds jokains radījums, tāpēc, ka viņa jau nav. Matemātikas grāmatas ir pilns ar kaut kādiem ķēmiem, ar propelleriem virs galvas, kas ir nenosakāms vispār kā dzīvnieks, jā. Tātad. Bet tāpēc tas ir tas, par ko mēs runājām. Kas tad ir tas cilvēciskā, ja tā latviskā identitāte ir tas īstums? Tas ir viens no kritērijiem. Tā īstenības izjūta, tā patiesīguma izjūta. Redziet, un tad, kad saliek abecītais visus tos ar propelleriem, kurus, protams, bērni arī skatās televīzijā un datorspēlēs, tajā brīdī jau pavairojas tas, kas vairs nav moderns vārds, tā atsvešinātība. No sevis, no pasaules. No dabas, viss, un tu esi atsvešināts. Un tad tu kaut kādā brīdī vienkārši kā pamš tiltā, lai tu esi pa īstam. Un tad mani pamanīs.
Bet, lai tas būtu pa īstam, jo tas vairs nav virtuāli. Jā, un jo paša apliecināšanās cilvēkam ir nepieciešama kā būtnei. Jā. Un te mēs atgriežamies pie tā, ka patiesībā cilvēkam ir nepieciešams kaut kas, ko pārvarēt sevi. Ka cilvēks kā būtne ir tas, kurš nemitīgi mainās. Un ja skolās sāk ļaut vienkārši darīt, ko grib, tāpēc, ka tu vienkārši jau esi ģeniāls, tāpēc, ka tu esi piedzimis, tas nozīmē, ka tu atņem to bērnu, ja cilvēku iekšējo dziņu, dzīvīguma, dziņu vitalitātes, dziņu par kaut ko kļūt, tapt. Un līdz ar to tas ir skaidrs kā diena, ka ir nepieciešams kaut kādas grūtības, kuras ir jāpārvar un grūtības pakāpes, lai tiktu līdz jābūtībai. Tagad šī vietā gan. Kur tas vēl ir rakstīts, lai par šo, runātu kādā konferencē, kad ir absolūti nepieciešama no psiholoģiskā viedokļa bērna izaugsmei, vispār izaugšanai pat, šī grūtību pārvarēšana, disciplīna. Jā, grūtību pārvarēšana jau ir Kantam. Ja? Sāksim ar to. Kants jau par to runā. Bet tieši tas tapšanas moments, kas ir, kad cilvēks ir tas nemitīgi topošais, to patiesībā turpina Nīče, ja, kurš saka, tev ir jāpakāpjas pēc tam uz savas galvas. Ja? Viņam jau, viņš arī veido kaut kādu ideālu, kādam jābūt cilvēkam, par ko mēs, protams, varam diskutēt, bet princips jau kā tāds ir, ka cilvēkam ir jābūt. Ja? Tajā pašā gan fenomenoloģijā, gan eksistenciālismā. Patiesībā ir runa par to, ka cilvēks ir nemitīgi topošies. Ja, ka viņā ir tas dzinulis vitalitāte. Heidegers tas pats, kurš par to daudz runā. Žans Pauls Sartrs. Tie no tiem vecākajiem un no tiem pīlāriem. Bet tieši tajā ētikas kontekstā, ētikas kontekstā tā dilema ir tāda, ka 21. gadsimtā visi brīnās un šaubās par to, vai tā jābūtība ir vai nav. Jo Nīče ar to savu ideālo cilvēku, ja kā Rainis teica, jauno cilvēku vai Nīčes pārcilvēku, patiesībā to viņa ideja paņēma politikā, ja, kā jau mēs zinām, kas to izdarīja, un līdz ar to pašu principu, ka cilvēkam ir tas dzinulis, uz ko viņam tiekties, viņš patiesībā uz kaut kādu gadsimtu noraka. Jā. Jo tu tagad nedrīkst teikt par ideālu, jo tajā brīdī tu kļūst par Hitleru. Bet tāpēc es tādu iztaisīju to pauzīti, ja, lai, viens ir, ka mēs runājam un noskaidrojam tas, kas mums pašiem patīk, kur mēs savstarpēji vienojamies un papildinām vienu otru, bet tad atrast šo saiti, kā tas būtu tīri uz šiem pēdējo gadsimtu un mūsdienu filosofu, tālāk tad pieslēgtu psihologus un vēl kaut ko, šī saikne, kāpēc ir vajadzīgi ideāli, vērtības, kas tad ir plus cilvēka, sabiedrības, valsts attīstībā un kādi ir tie mīnusi, ja trūkst vērtību, uz ko tas ved valsti, sabiedrību. Šādā te veidā to būtu diezgan grūti atrast. Ja mans jautājums, kur ir galējā robeža šīm modernismam, postmodernismam? Man liekas, ka pie kā tas var novest? Galējā robeža novedīs pie tā, ka viena paudze vienkārši tiks izsvītrota, izvirtīs, un tad nākamās vienkārši sāks darīt. Bet es ļoti ceru, ka Latvijā tas nenotiks. Man liekas, ka pieņemsim, ka mums, paldies Dievam, mēs neesam bijuši tik liela labklājības valsts, ka mēs būsim tik gudri un apstīsimies labklājības valstu izglītības modeļus, aptīsim, mums viņas nevajag ārkārt šausmas. Labi, izdzīvojat jūs, mēs viņas neņemam.
vai pasaulē ir tendence uz jaunas šīs filozofijas, kā to saka, nodefinēšana, ja vecā ietērpšana jaunā kaut kādā terminoloģijā un tā tālāk? Nu, ir, te tā pati Lasmana, ko es te paskatījos šorīt, viņa savukārt saka, ka viņai liekas, ka būs, viņa saka, visu mētika. Visu mētika? Jā. Nu, tādā nozīmē, ka cilvēks paskatīsies, ko viņš ar savu atnākšanu ir izdarījis pasaulē, un ka viņš jutīs cieņu un atbildību pret to, kas te apkārt notiek. Ko viņi šajā kontekstā saka par šo etnisko? Tad sanāk, ka viņš izzudīs. Tad sanāk, ka viņš izzudīs faktiski. Jo Lasma jau diezgan kristīgās vērtības, un kristīgās vērtības tomēr vienādo cilvēku. Identitāte. Viņam nav nepieciešama, viņam ir šis augstākais ideāls, jeb tēls, kas ir Dieva personība. Es domāju, binārās opozīcijas. Man liekas, ka pasaulē ir vīrišķā un sievišķā, ir diena un nakts. Ja? Un ka patiesībā kristietība ir ienesusi to, jo Kristus jau ir ne sieviete, ne vīrietis. Viņš ir ono patiesībā. Ja? Viņš ir vīrietis ar ļoti sievišķām iezīmēm. Un ka arī kristietībā pasauli jau nerodas sievišķā un vīrišķā saplūšanas rezultātā, bet no viena, no kaut kā, kas ir ono. Un patiesībā jo kristietība jau ir jau tos gadu tūkstošus atpakaļ iedēstījuši to sēklu, ka nav. Ka nav šis sievišķais elements, un līdz ar to kristietībā arī nav šī attieksmes veidošana pret dabu, jo daba ir šis sievišķais elements. Jo daba ir kaut kas ir noliedzams. Noliedzams, jā. Kas ir jāiznīcina. Jā. Jo daba ir kaut kas ir no nešķīstais, melna, ko nevar ierobežot. Un līdz ar to arī sieviete. Un viss, kas ir sievietē sievišķīgs, viņš ir bīstams. Un līdz ar to ierobežojams, iegrozījums. Es domāju, tas lielais kristietības projekts, ja, kas te ir radīts, līdz kādam absurdam var aiziet. Un absurds vēl ir tas, ka pieauguši cilvēki normāli raksta avīzē, un citi normāli cilvēki lasa, un turklāt vēl citi izglītības sistēmā droši vien ļoti nopietni komisijas sēdēs apspriež šos jautājumus. Bet, ja mēs skatāmies šo kristietības projektu lielo vispasaules, kas viņš ir tiek deklarēts, ka viņš ir radīts, lai pasauli glābtu. Bet lai glābtu no kā? No savas būtības atrašanas. Jā, no tavām kaislībām, no lai iegūtu varu pār pasauli, faktiski. Visādos veidos. Lai tikai cilvēks neatrastu sevī savu patieso būtību. Tā sanāk. Jo redz, vienmēr ir kaut kāds pastarpinājums kristietībā, lai tu atrastu sevi, tev ir jāatrod tas konkrētā personība, Kristus. Un šī sakarā mēs runājam par tēlu arhetipu sistēmu, ka cilvēkam ir vajadzīgs iekšējais tēls, uz ko viņš tiecās augstāks nekā viņš ir pats. Un tas saucamais iekšējais ideāls. Ja? Latvietis viņu sauc Dievs. Ja? Dievs. Un tam Dievam ir tikai Jāņos faktiski dots tās pašas funkcijas, ka Dievs kā Jānis, kā Dievs. Par šo var strīdēties, vai tas tiešām ir latviskais Jānis, ja? Vai tas ir no Jāņa Kristītāja ienācis arī kā ekvivalents. Par to Haralds Biezais ir sarakstījis savas domas idejas. Vai Jānis tiešām ir latvisks izcelsmes, vai tas ir no Jāņa Kristītāja, bet ja runā pēc būtības, tieši Jāņos tās Dieva funkcijas tiek nodotas Jānim. Un man liekas, ka tas jau ir galvenais latviskais tēls Jānis, kas tiešām mūs identificē kā tautu, šie Jāņi un tā tālāk, bet, ja mēs aizdomājamies,
tieši Jāņos ir Dievs nosaukts kā personība, konkrēta personība. Viņš ir Jānis. Bet, ja tu skaties dainas, visas, kas ir par Dievu, tu jūti tur brīvību. Jo šajā Dieva krāsā var iekrāsoties jebkas. Līdz ar to tas ir tas neaizvērtais ideāls, ja? Kurš var dažādi. Ja mēs nosaucam vārdā, tad viņš ir tāds ar noteiktām īpašībām, ar noteiktām attieksmēm, ar noteiktām rīcībām, kustībām un funkcijām, atribūtiem arī. Ka eksistē tas, ko sauc par to femīnu ētiku. Un tas nav labs, viņam ir pieskaņa tam vārdam. Tāpēc viņi ir grūti lieta. Viņu uzreiz saist ar feminismu. Jā, ar feminismu. Bet tas nav. Un es tieši arī to lasīju, ka šī femīnā ētika vispār ir, tā kā radusies, lai šī sieviete nostātos blakus vīrietim. Ne. Tur tā ideja ir cita. Tā ideja ir tā, ka pretēji tam maskulīnajam varas diskursam, ja, par ko runā kristietība, vai ne? Ka ir jau tas sievišķais diskurs, bet tas nozīmē nevis ka tas ir piemītoši tikai sievietei, bet tas ir tas jūtīgums. Tas Levinam ir tas klasiskais citāts, redzēt asaru uz tava vaiga. Nevis iet pār līķiem, neskatoties, bet sajust to cilvēku. Filozofijas un socioloģijas institūtām ir projekts, kurā viņi pēta šo femīno ētiku branču. Kādu nolūku viņi šo pēta? Vai tiešām te ir jautājums par to, ko valsts pasūta šim institūtam? Es domāju, vienkārši tāpēc, ka ir interesanti. Tāpēc, ka tas ir aktuāli un interesanti. Tas ir vispār pasaules līmenī aktuāli par šo runāt, tieši par femīno ētiku. Jā. Tad tas būtu arī auglīgi mūsu ieceri saistīt ar šo femīno ētiku. Man liekas, ka jā. Tas būtu moderni. Jā. Jā. Tāpēc, ka tur būtu reāls teorētisks pamats. Tad neteiktu, ko jūs te grābzaties vecos apgaismības laika, ideālos apgaismības laika, projekts sen jau ir izgāzies, ja mūsdienās nav ideāli. Bet kāds tad ir ideāls šajā femīnajā ētikā? Jūtīgs cilvēks. Jūtīgs cilvēks. Cilvēks, kurš redz otru. Vēl kāds. Sieviete un vīrieti līdzsvarā, par šo ir ļoti liels jautājums. Latviskajā pasaules sapratnē viņi nav līdzvērtīgi. Tiešām ir vīriešu darbi, ir sieviešu darbi. Liekas, mūsdienās sievietes dara vīriešu darbus. Man atkal gribas tieši otrādi teikt, ka tieši savā sievišķajā un vīrišķajā tāpatībā viņi ir līdzvērtīgi. Jo nekur nevienā tautas dziesmā nav teikts, ka sievietes darbs ir mazāk vērtīgs kā vīriešu vai otrādi. Nē. Te ir runa par to, ka vīrietis, lai kļūtu vīrišķīgs, viņš dara vīriešu darbus. Sievieti, lai kļūtu sievišķīgi, viņa dara sieviešu darbus, viņa kļūst par sievieti un savā būtībā viņa ir līdzvērtīga. Ja vīrietis ir vīrietis un ja sieviete ir sievišķīga sieviete, tad viņi ir līdzvērtīgas šajā jābūtībā, bet mūsdienu tendence ir tīri fiziskā līmenī vīrietim darīt sieviešu darbus un sievietēm uzņemties vīriešu darbus. Tieši tā, jo drīz sievietes sauc pa vīriešiem, vīrieši pa sievietēm, it kā varētu padomāt, ka kas tas vajag? Tā ir faktiski modernā tendence šobrīd. Modernā tendence... Zini, kas modernā tendence ir dekonstrukcija. Jā. Tas ir tas slavenais, svarīgais vārds, dekonstruēt. Visu pēc iespējas. Arī dekonstruēt sievietes, vīrieša, cilvēka identitāti, ģimenes, visu dekonstruēt. Tā ir tā ideoloģija. Patiesībā tas nozīmē visu izrādīt, izjaukt. Lai? Nezinu, acīm redzot, kā jau mēs zinām, no haosa rodas kosmos, ja? Acīm redzot. Kāds ir tas virsmērķis? Jā. Es nezinu. Man liekas, un to galā fiziķi
Siliņš savā lielo patiesību meklējumos taču arī raksta, ka patiesībā tas jau ir fizikas likums. Ja no kārtības rodas nekārtība un no nekārtības kārtība, tad vienkārši savādāk nevar būt. Nu, un tad ir jautājums, kurā vietā mēs tagad cilvēks atrodamies, jo mums ir jāiet saskaņā ar evolūciju. Jā, bet vienīgais šobrīd, manuprāt, jau ir noticis tā, ka tā dekonstrukcija, tas pats princips, ir kļuvis par fetišu, par ideālu. Tas. Un tev nemaz, tu dekonstruē nevis tāpēc, lai kaut ko radītu, bet tāpēc, ka tev gribas visu izjārdīt. Un tāpēc mums ir jābūt ārkārtīgi gudriem. Tā jāmēģina izrunāt, lai neizskatītos tādi, kuri vispār neorientējās pasaules kopējās tendencēs, bet lai nepaļautos šim tam vispārējam, tam dekonstrukcijas vilumam. Nu, mēs esam izvirzījuši mērķi sakonstruēt. Jā. Mērķis sakonstruēt kā tāds pasaules praksē, pieredzē. Arī Brastiņš ir mēģinājis sakonstruēt šo latvisko reliģiju. Mēs redzam, ka tas nav ieviesies, tas nav ieguvis rezonanci plašu. Kādas ir iespējas, vai ir zināms citi pozitīvi piemēri pasaulē? Tā, ka ir kaut kas reanimēts un iedzīvojies, iesakņojies un atjaunojies. Es teikšu tā, ka es pati zinu, ka viena no ebreju valodām, vai tik tas nebija tas pats ivrits, arī bija faktiski jau iznīcis, un viņš ir veiksmīgi ieviesies, atjaunojies un tiek lietots kā dabisks. Es ļoti skatos uz šo pozitīvo piemēru un domāju, vai tas nevarētu būt arī ar šo latvisko dzīves izjūtu. Man liekas, ka noteikti tas var būt, jo patiesībā es aizvien vairāk un vairāk sastopu jauniešus, kuriem tas ir ārkārtīgi svarīgi. Viņi meklē šo identitāti. Kuri ļoti meklē šo identitāti. Un tikai kāds, kas mazliet pavirza. Tad būtu atsaucība. Ļoti. To, kā Gunta teica, gaida, kad viļņosies viļņi. Vai viņi paši viļņosies, tas ir loģisks. Bet viņi īstenībā iekšēji jau viļņojas. Es taču strādāju skolā, es redzu. Un viņi jau iekšēji viļņojās. Ja tu redzi, vai tu pati viņus viļņo, vai kā ir tieši šī tava filozofijas mācība, tātad, ja, Spīdols ģimnāzijā. Tu ņem to, kas ir programmā, vai tu ņem to, kas ir vajadzīgs bērniem? Kā ir tieši ar tavām filozofijas stundām? Es neko neņemu, kā ir programmā. Es esmu no tās apvienības, kas saucās Filozofija izglītības centrs FITS, kur nodarbojas ar tādu metodiku kā filozofijas mācīšana bērniem. Un tad tā metodika ir vispārēji aprobēta. Patiesībā nevis mācīt kaut kādu noteiktus priekšstatus, bet, vai kaut kādas filozofijas vēsturi, bet mēģināt tikt pie kaut kādām atziņām, caur procesu, caur runāšanos, caur iesaistīšanos, caur klausīšanos, ko katrs runā. Kādi ir tev pašai šie principi? Tev ir šī pastiprinātā tendence dot latvisko pasaules sajūtu? Man noteikti ir pat pastiprināta tendence, un tā ir tāda, ka man ir interešu izglītības pulciņš, man ir estētikas skola, kas ir obligāti visām estētikas klasēm. Viņi paši nezina, ka tas ir neobligāts priekšmets, ja? Un man ir teātra pulciņš. Un patiesībā estētikas skolā un teātra pulciņā es esmu uzlikusi sev par mērķi, ka pirmkārtā viņiem ir jāiepazīst ar labu latviešu literatūru. Labu. Pēdējo gadu darbus es neaiztieku, diemžēl. Un otrs, ka es cenšos viņus iepazīstināt ar tradīcijām. Jūs svinējāt gadsimta svētkus? Ja jūs tikai filozofējat un uzvedumu taisat un tāda īsta svinēšana dabā kaut kur nav organizēta? Ziemassvētkus mēs organizējām, tāpēc, ka tos ir visvieglāk.